Dīvaini, bet visos 4 braucienos translācijas režisoru skatītājiem neparāda pilnu Treķekovas starta ieskrējienu. Tiek rādīts skatītāji, kas mums liedz saskaitīt soļus. Martinam 19, Aleksandram redzami 14. Otrais brauciens. Atkal tieši Treķekovas starta ieskrējiena laikā mēs viņu neredzam. Martinam atkal 19 soļi, Aleksandram saskaitam 15. Trešais brauciens. Martinam joprojām 19 soļi. Tikmēr Treķekovam atkal skatītāji un atkal neredzam pilnu ieskrējienu. Vai tā ir sakritība? Skatīsimies, kas notiks izšķirošajā 4. braucienā. Šeit režisors nolēms skatītājiem parādīt Treķekovu treneru emocijas, kā rezultātā redzam tikai 8 Treķekovu soļus. Martinam gluži tāpat kā visos iepriekšējos 19 soļi. Bet tagad atskatīsimies nesenā vēsturē. Tieši pirms gada tajā pašā trasē Sočos notika pasaules kausa noslēdzošais posms. Arī šīs sacensības translēja televīzijā, un šeit tika parādīts pilns sportistu starta ieskrējiens. Tieši pēc gada Soču olimpiskajās spēlēs notiek dīvainības translācijas režisoru darbībā. Mēs izgājām cauri pilnīgi visiem pēdējā 4. brauciena starta ieskrējieniem. Dīvaini, bet pilnīgi visiem, izņemot olimpisko čempionu Treķekovu, ir iespējams redzēt pilnu starta ieskrējienu. Šī pavisam noteikti ir viela pārdomām. Redzot to neatlaidīgo darbu un milzīgo enerģiju, ko skeletonā veltījusi Dukura dinastija, negribas ticēt, ka mūsējiem Sočos nav zelta medaļas. Mēs ticējām, bet sports ir sports. Ja visi dalībnieki, treneri un sacensību organizatori var likt roku uz sirds un teikt, ka šī bija godīga cīņa, tad noņemam cepuri un sveicam olimpisko čempionu. Mēs gribam ticēt, ka tā bija godīga cīņa.